Sveiki visiem! Šis ir pirmais klātbūtnes raidījums 2026. gadā. Paldies par to, ka jūs bijāt pagājušajā gadā un prieks, ka mēs tiekamies arī šajā. Pirms mēs lecam uz interviju, nospiedz sekot mūsu kanālam, jo tas mūs riktīgi atbalsta. Un, būtu labi, ja tu varētu iekomentēt, ko tu vēlies redzēt nākamo šajā raidījumā. Bet tagad lecam uz raidījumu. Aiziet! Es esmu Raimonds Blisiņš un šis ir raidījums Klātbūtne. Raidījums, kurā mēs runājam ar cilvēkiem, kuri iet savu garīgo ceļu. Un šodien mēs esam ciemos pie cilvēka, kurš manā uztverē ir pieveicis Goliātu, Dāvida armijas dibinātājs un politologs Andis Kudors. Sveiks! Sveiks! Man ļoti liels prieks, ka mēs varam būt ciemos pie tevis Dāvida armijas vīri. Un to sarunu es redzu 3 daļās, apmēram esmu iezīmējis. Vispirms biogrāfiski, lai mēs saprastu kontekstu, un pēc tam kaut kādu daļu es gribu veltīt atkarību pieveikšanai par to procesu. Un es domāju, skatītājiem tas varētu būt ļoti, ļoti interesanti. Un tad noslēgumā par garīgumu izpratni vispār, kā es šodien saprotu, kas ir mans garīgums, kā es eju to ceļu. Un, protams, ka es nevaru neparunāt par politiku, mazliet tā kā tu esi profesionāls šajā jomā, tad es ļoti, ļoti gribētu arī to izrunāt. Un iesākt es gribu ar jautājumu tieši par politiku, jo tagad ir tāds laiks, kurā cilvēki jūt to nedrošību un baidās. Un man vienkārši jautājums, kāds būtu tavs godīgs komentārs, vai cilvēkiem ir jāgatavojas tuvākajā laikā kaut kādiem kariem vai kaut kam tādam, es domāju, mūsu valstī? Un vispār, kam ir jāgatavojas? Cilvēks nav tikus galā ar kariem, ja? Nav nekādu risinājumu īstu, ne politisku, ne militāru. Karš ir iespējams arī Latvijā, bet cerams, ka nebūs. Jo mēs būsim stiprāki, jo NATO būs vienotāks, jo mazāk iespēja, ka kāds mūs izaicinās. Ja? Vladimir Putina neizaicina spēks, viņu izaicina vājums. Ja? Viņi iebruka Ukrainā, tāpēc, ka pirmkārt 14. gadā viņi pareizi nolasīja, ka viņi mierīgi paņems un paņēma. Jo rietumi bija tādi kā kušinātāji, viņi Ukrainai bija kuš neko nedariet. Ja? Lai ir tā Krima. Tūlīt sāksim diplomātiskās sarunas, labi, viņas var gadsimtiem turpināties. Jā. Bet 22. gadā bija skaidrs, ka Ukraiņi paši ļoti izlēmīgi karoja un domāju, Putins iestrīga kā purvā. Un domāju, tad, kad viņi runāja tur pa 3 dienām runāja propagandisti, kopumā profesionāli tur runāja pa 2 nedēļām, ko viņi bija cerējuši. Viņi bija cerējuši tā, un tāpēc viņi iebruka. Domāju, ka Putins, ja zinātu, ka viņi 4 gados nevarēs pieveikt Ukrainu, viņi neiebruktu. Viņu neprovocē spēks, viņu provocē vājums. Ja? Viņam tas ir tāds kā laupītājs, jeb varmāka meklē upuri, viņš meklē, kas izskatās pēc upuri. Un Ukraiņa tajā brīdī 14. gadā izstājās pēc upuri, bija paņemams. Tas necik neattaisno varmāku. Protams. Tāpēc Latvija izdarījusi mājas darbus. Ja? Mēs esam NATO, mēs izdarījām pareizi 90. gados, ka mēs negājām nekāpām uz vienu tā pašu grābekļu, ja, kas bija neutralitātes ideja 30. gados, 2030. gados, pagājušā gadsimtā. Nav iespējams. Mūsu geogrāfiskajā tajā lokācijā, kur mēs atrodamies, kāda neutralitāte neiespējama. Tad mums jābūt kopā ar citiem, kas domā līdzīgi, un koalīcijā. Un vēlams, lai ASV būtu klātesoši. Šī sadaļa tagad drusciņi ir sašķobījusies nedaudz, bet ne pilnā mērā. Mūsu atbalstītāji ir Prestiž Golfs, kas ir virtuālais golfs, kur tu arī ziemas laikā vari atnākt un uzspēlēt gan tie, kas māka, gan tie, kas nemāka. Un restorāns Pindz, pizzerija, kur tu vari apēst ļoti garšīgas pizzas. Vai mēs varam arī uztvert Latviju kā atsevišķu vietu, kura varētu būt apdraudēta, vai tomēr Latvija ir jāskata Baltijas
mērogā. Ne tikai Baltijas, mēs esam integrējušies. Tātad mēs esam izdarījuši mājas darbus gan iekšienē, tie jāturpina, protams, ir bruņotie spēki jāstiprina. Jā. Skaits pagaidām ir pa mazu, manuprāt, jā. Ir viss tā bruņojums jāpērk, tas maksā dārgi. Mēs arī esam gatavi to naudu atvēlēt, tas ir pareizi. Nav cits izvēles ar šādu kaimiņu barbarisku, jā, kāda ir Krievija mūsdienu. Mēs esam integrēti ar Poliju, ar Ziemeļvalstīm, jā, ne tikai ar Baltiju. Un mēs redzam, ka kopš iestājās NATO, Somija un Zviedrija, mūsu situācija ir radikāli uzlabojusies. Jā. Gotlanda, ko Zviedri kontrolē, tur viņi militāri tiks nostiprināti līdzīgi kā bija augstākā laikā. Somijas robeža garā ir nevis Somijas izaicinājums, bet Krievijas izaicinājums. Ja? Tur Norvēģija un Somija var stabili apdraudēt Murmansku, tur ir kodola zemūdens. Lai Krievi baidās, ja? Tas pats ir Kaļiņingrada. Kopš Baltijas jūra ir NATO ezers, lai baidās Kenigsbergas iedzīvotāji, ja karalauču, kā latviski mēs teiktu, lai viņi raustās. Ja? Tātad situācija ir uzlabojusies būtiski, kopš Zviedrijas Somija iestājās. Vladimirs Putins dara it kā vienu lietu, lai attālinātu NATO infrastruktūru no savām robežām. Visa viņa rīcība noved pie pretējām rezultātiem. Putins ar savu negribot, protams, bet viņš ir stiprinājis NATO. Ja? NATO ir atjaunojuši savu eksistences ideju un mērķi. Ļoti pateicīgs, ka tu runā arī par politiku. Tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi. Bet ielūkosimies bērnībā un jaunībā, no kurienes tu nāc un īsi savu biogrāfiju, kur esi mācījies, no kādas ģimenes nāc? Jā, es piedzimu Tilžā, skolotāja ģimenē. Mans tēvs, skolas direktors bija, pēc tam vēlāk jau tajā Ozolos, Madonas rajonā, kur mēs pārcēlāmies. Bet mamma bija jaunāko klašu skolotāja, tēvs vēsturnieks. Tā interese par politiku, es domāju, man ir no tēva 100%. Mamma bija estetikas skolotāja arī vienu brīdi, un tur varbūt no viņas man ir tāda interese par mākslām. Ne jau profesionāla līmenī, bet tā, par lasīšanu kā tādu arī. Mums bija pilna māja grāmatām. Ja. Tur tā sekcija mums bija viesistabā, tur bija nevis kristāls. Mums arī naudiņas nebija tik daudz kā jau skolotājiem, bet tur bija pilns ar grāmatām piebāzts. Un ja vecāki paši lasa, tad bērni arī lasa. Viņi automātiski to uzsūc, nokopē. Lūk, un tad mēs pārcēlāmies. Man bija 3 gadu vecumā no Tilžas mūsu ģimene pārcēlās. Vēl bija man brālis un māsa bija, un tātad 3 bērnu ģimene. Mēs pārcēlāmies uz Madonas rajonu, uz Ozoliem. Tur man saulainās bērnības atmiņas ir. Un tur bija forši, Vidzemes augstienē, mēs slēpojām ziemā, tur bija jauki, spēlējām hokeju. Ziemas prieki bija tāds spilgti, jo sniega bija daudz. Vidzemes augstienē, kontinentālāks klimats nekā Kurzemē, nedaudz, bet tomēr tīri saulaini. Un tad pārcēlās uz Kurzemi, uz Skrundu. Un Skrundā es sāku iet 2. klasē. Tātad Ozolos, tur bija tāda Liezēras pamatskola, kur man tētis bija, tas Madonas rajonā. Viņš bija skolas direktors, mamma, man klases audzinātāja. Es atceros, ka es klasē sēžu pirmajās stundās, es nezinu, kā mammu uzrunāt. Teikt skolotāji, man liekas, dīvaini, 7 gadu vecumā. Un tad saukt pa mammu arī nebūs labi, ko te pārējā kaut kā. Mēs taču skolētāji esam. Es neatceros, kā es to atrisināju. Drīzāk es spēju pārslēgties uz to skolotāju vismaz stundās. Un teicu, es iesēdos tēta krēslā, skolas direktora tajā kabinetā laimīgs bija. Man patika, es sapratu, viņš tur ir priekšnieks. Es tajā krēslā sēdēju, tā izbaudīju. No turienes laikam man ir vēlme būt par direktoru. Es tad arī kļuvu par izpildu direktoru Domnicā vēlāk. Un Dāvida armijā es esmu direktors. Es jokoju, ka es viņu tāpēc nodibināju biedrību, lai būtu direktors. Jā. Lūk, tad pārcēlās uz Skrundu, un tur no 2. klases līdz 11. pabeidzu. Jā. Es esmu tādā lielā Kurzemes ietekmē tomēr izaudzis. Un tur es spēlēju volejbolu, un dēļ tā pēc tam iestājos Sporta akadēmijā Rīgā. Tā ka tā. Kāda bija tava pirmā, vai tu kristīgā ģimenē augi, vai vispār kādu neticīgā? Pilnīgi neticīgā ģimenē. Es atceros, man bija, es nezinu, cik gadi, kādi 7 varbūt bija, vai cik. Kad mamma runāja tur ar kaimiņienēm, viņa teica, kāpēc putekļi nosēžās kaut kā tur dzīvoklī, ja neviena nav. Viņa teica, varbūt tie gari staigā. Un es atceros, kā man ieplatās acis, man likās, kas tas ir kaut kas mistisks. Viņa pieļauj to. Kaut kā tāda pasaule var pastāvēt. Tas bija tāds pirmo reizi, kad es kaut ko saskāros, bet padomju laikā skolotāji par ticību. Nē. Vecvecāki tur bija ticīgi, jā, Latgalē, kā jau katoļi. Ja. Tie kaut kādu līniju tur turēja, bet arī ar maniem es neatceros, ka kāds būtu runājis par ticību. Jo viņi uzmanījās, padomju var darīja savu. Ja.
Ko tu darīji pēc vidusskolas pabeigšanas? Kas bija tavs? Es iestājos Sporta akadēmijā Rīgā. Es gribēju studēt, un man bija tāds salīdzinoši viegls ceļš, bija iet pa sporta līniju. Ja? Jo es biju nospēlējis volejbolu no 2. klases līdz 11. Un tas bija tāds, man interesēja reizē viss. Ja reizē viss, tas nozīmē kaut kas atsevišķi, nekas. Ja? Un tad, kad tikt uz Rīgu, man bija doma, gal galā es gribēju baudīt tādu grēcīgu dzīvi, ja es jau biju neticīgais. Un tad Rīga likās, tā ir tā citadela, te viss attīstās, te viss notiek, te viss burbuļo, un jābūt Rīgā ir. Un tad Skrunda man likās pa mazu, un lai gan Skrunda nav provinciāli, ja? Tur ir tā Rīgas Liepājas šoseja, un tur viss bija tā dinamiski arī, ja? Bet es gribēju būt galvaspilsētā. Un tad tu aizbrauc turien? Es studēju 4 gadus Sporta akadēmijā. Ļoti laba izglītība. Ja? Es tagad atskatos jau no šodienas perspektīvas. Reāli laba. Viņi sagatavoja reāli labus sporta pedagogus. Ja? Mēs studējām anatomiju, fizioloģiju ļoti augstā līmenī. Mums bija medicīnas institūta, toreiz saucās profesori, kas mums mācīja. Tāpat bioķīmija ir kaut kādas lietas, kas man nāk līdzi, kas man nodara kaut kādas zināšanas. Kas ir tas mirklis, kur tu pirmo reizi apzinies kaut kādu garīgumu, ka pastāv kaut kāda garīga pasaule, neskaitot to, kad par gariem tev pateica par putekļiem, ka putekļi sakstās. Kas ir vēl kāds mirklis, ka tu nopietnāk par to aizdomājies? Jebkurā virzienā, es domāju, ne tikai, jeb uzreiz kristietībā vienalga. Tur bija tās kokteils, ja, pārliecības kokteils. 16 gadu vecumā apmēram es lasīju grāmatu vai misticismu atzimšana. Viņu uzdāvināja man bioloģijas skolotāja Oliņa arī. Es nezinu, kāpēc viņi man viņu uzdāvināja. Es ticu, tas bija no Dieva. Pēc 8. klases beigšanas viņi man uzdāvināja grāmatu vai misticismu atzimšana. Un es nezinu, vai viņi vēl kādam klasbiedram uzdāvināja. Es to nezinu vienkārši. Varbūt. Un es izlasīju tur nodaļu pa pēcnāves redzējumiem. Un viss, jā, man bija tāds, wow, kā tas ir? Dzīve pēc nāves ir iespējama. Es nesaku, ka tas, kas tur rakstīts tajā grāmatā, ka viss ir patiesība. Ja? Es tagad balstos Bībeles patiesībās, nevis kaut kādās citās, bet noteikti Dievs to lietoja kā impulsu. Un es biju Skrundā, netālu no Skrundas, es biju Ventā, es gāju pa laikam peldēt tur, un saujoties es gulēju uz tādas saliņas Ventas vidū. Un lasīju to grāmatu, un es atceros, kad es izlasīju to nodaļu, tad es pagriezos uz muguras pret debesīm un padomāju. Tad jau tas, ko runā par Jēzus Kristu, ir patiesība. Un tas bija pirmais ceļojums sākās. Ja? Tas bija pirmais impulss. No tā brīža man sāka interesēt viss par pārdabisko. Es lasīju par parapsiholoģiju, ezotēriku. Es sāku lasīt visā par dažādām reliģijām, par dzenbudismu, daoismu. Man interesēja nedaudz paternējos austrumu cīņas. Un tad man interesēja kaut kāda filozofija, kas tur nāca līdz. Līdz ar to arī kaut kādas austrumu lietas. Es nopirku Bhagavad Gīta grāmatu, kāda tā ir latviešu tā versija. Tāda bieza? Bieza, jā. Izlasīju to un vēl vienu Krišnītu grāmatu. Ietekmējos, jā. Un vēl Lazarevs bija tāda karmas diagnostika bezotērikas slavena grāmata toreiz. Viņa tad tirgoja uz ielas, krievu valodā bija. Var sakot, es lasīju visu, kas ir par to, kas ir ārpus mūsu redzamā. Un ļoti bija aizraucies, pārtrauc lasīt daļliteratūru vispār. Man likās, tas ir laika tērēšana, kad es lasīju to, ko cilvēku sapantazējuši. Tās tā laika domas jālasa kaut kas par būtību. Ja? Un tie bija maldi. Ja? Dievs man atbrīvoja vēlāk, 95. gadā. Bet tas bija ceļš, tas ir kā Sātans mēģina apmānīt meklētāju. Tas cilvēks, kurš jau ir noticējis, ka ir kaut kas ārpus šīs pasaules, tad ārpus redzamā, ārpus matērijas, to jau vairs nevar viegli dabūt atpakaļ uz materiālismu, praktiski neiespējami. Un tur tad ļaunais piedāvā kaut kāds viltus mācības, maldugunis. Un es arī savā grāmatā ir laiks, kur es rakstu par atprasīšanu azartspēlēm, es tur rakstīju par maldugunīm arī, ja, ka ļaunais velk uz kaut ko, kas ir līdzīgs patiesībai. Viņš piedāvā kaut ko, kur 7 punkti varbūt pat sakritīs ar kristietību, bet tie 3 būs maldi. Un tas ir slazda valks un ir jāuzmanās. Un tur vajag Dieva aizsardzību. Bet kopumā tas man palīdzēja, jo es arvien vairāk aizrāvos ar to, ka ir kaut kas vairāk nekā tas, ko es redzu.
Un tu biji meklējumā, tas bija no 16 gadiem, pareizi sadzirdēju. Un tad tu vienkārši sāki interesēties, un tu sāki meklēt. Un tad aizbrauci uz Rīgu, kad bija 17 vai 18. 18 tu aizbrauci uz Rīgu, un tad tie meklējumi turpinās, protams, Rīgā arī. Un 95. gads tas jau ir pēc pabeigšanas? Tas ir pēc pabeigšanas, jā. Es pabeidzu Sporta akadēmiju 92. gadā. Tas bija tāds pārmaiņu laiks, mēs bijām uz barikādēm, tur daļa Sporta akadēmijas studenti kļuva par bandītiem, daļa par specvienību dalībniekiem, un tur tā tikai daļa skolās sāk strādāt. Tev bija atmodas laiks, tas bija? Atmodas laiks bija, es gāju, mēs visur, kā tikko bija kāds mītiņš Krastmalā, mēs bijām tur. Wow. Un tad, kad bija 90. gadā bija pēc 4. maija deklarācijas bija 15. maijs, kad Alkšņas skolas tie studenti militārie nāca ar kaut kādu savu petīciju. Padomju un virsnieki tur bija pārģērbušies cildrēbēs. Viņi nāca augstākā padomē toreiz iesniegt kaut kādu petīciju. Mēs aizbraucām tur turēties pretī. Un tur bija lielā stundīšanās. Tur bija tu abās pusēs bija jauni puiši. Es atceros to nokaitētu atmosfēru. Ja tur sakautos un tur grūstījās, bet ja kāds izvilktu nāzi, piemēram, neviens neredzētu, kurš ko ir izdarījis. Dieva žēlstībā tas nepārvērtās par asins izliešanu. Viņa būtu liela. Jo mēs bijām sportisti toreiz. Tur vēl bija RTU, es zinu, bija Sporta akadēmijas un bija RTU Tehniskās universitātes. RPI toreiz saucās, Politehniskais institūts. Bet Dievs pasargāja. Vienīgais, kas tur bija, Omons, kurš toreiz vēl bija Latvijas pusē. Izklīdināja tos, un virsnieki, kas bija formās, viņi tās furaškas saucamās lidoja pa gaisu. Kaut kādi 9 omonieši viegli tik galā ar stekiem, viss izklīdināja. Pēc tam viņi pārgāja tikai Interfronts pusē. Tas bija tāds periods, un tur bija daudz grēka, kā Rīgā. Es tur brīvs esmu, kaut kāda nauda ir. Braukāju uz Poliju, tirgoju elektropreces un vēl kaut ko, lai nopelnītu. Ja? Un tā, jo ar stipendiju jau nepietika. Pirms es ieiešu atkarību tēmā, kas notika 95. gadā? Tātad pirms tam jau kaut kur 91. 92. mana māsiņa mira lēnām. Viņai bija nieru mazspēja, viņai pārstādīja nierus, tā bija traģēdija mūsu ģimenē, liela. Jo tas bija tāds 2 gadu garumā skatīties, kā cilvēks izgaista pakāpeniski, ir drausmīgi. Un tur ir dialīze, un tie cilvēki paliek tādi tievi, viņiem novāja tā dialīze. Gan attīra asins no visādām indēm, bet reizē arī paņem normālās vielas. Un tas ir tāds ļoti izaicinoši. Un tas man ietekmēja garīgi, ja? Dievs to lietoja. Un es gāju uz vienu katoļu baznīcu, tur centrā Sāpju dievmātes, laikam viņi saucās, tur pie prezidenta pils. Es gāju, nezinu, kāpēc tur, bet kaut kā bija ieradis. Un gāju tur Dievu lūgt. Un es paņēmu uz slimnīcā, kad māsa bija slimnīcā, es paņēmu tur Gideonu bībelīti. Un tas bija pagrieziena punkts, kas izmainīja man likteni. Es izlasīju Gideonu jauno derību. Es noticēju Dievam, un tas bija pēc, man māsa nomira 92. gadā, 24 gadu vecumā. Man bija 22 gadi, un es biju izlasījis jauno derību, un es kļuvu ticīgs. Es neparunāju ne ar vienu kristieti, es vismaz neatceros. Neviens man nepārliecināja. Es izlasīju jauno derību, un Dievs lietoja rakstīt to vārdu, un es kļuvu ticīgs. Es tikai konstatēju, ka es vakaros esmu uz ceļiem un lūdzu Dievu. Kaut kur bija redzējis televīzijā, ka šitā rokas jāsaliek uz ceļiem, labi uz ceļiem. Un tā katru vakaru, gandrīz katru vakaru. Es paralēli dzīvoju grēcīgu dzīvi, tur bija tāds sajaukums. Es gāju tur uz diskotēkām, kāvos, tur mēs dzērām, gāju tās austrumu cīņas, tajā laikā arī trenējos, tur taiboks. Nekļuvu par profesionālu, nekādā gadījumā, bet ieskatījos, kas tas ir vispār. Ja. Un paralēli dzīvoju, es selektīvi atteicos no kādiem grēkiem. Piemēram, es izlēmu, es nezakšu. Ja? Bet tur kaut kāda izlaidīga dzīve pretējo dzimumu, tur tas seksuāli piedzīvojumi, tas bija tāds, es domāju, pašapliecināšanās, droši vien kaut kā dzimumziņā meklējumi. Ja? Cilvēks meklē kaut kādu pieņemšanu, un ja viņš nezina, ka tas grēks, es lēnām sāku uzzināt, kas ir grēks, bet es neatteicos no visa. Jo spēka vēl nebija. Ja? Tas bija tā, ka tikko tu uzzini pa patiesību, tur ir ceļš vēl ejams. Un tad es nonācu Rīgā 93. 94. gadā un strādāju visāds darbs, un tad es iestājos tajā Bojāra institūtā starptautisko attiecību. Un sāku strādāt ārlietu ministrijā. Un 95. gadā es kristījos, jo es satiku kristiešu, satiku savu studiju biedru, Aivaru, ar ko mēs bijām studējuši Sporta akadēmijā kopā. Un viņš bija kļuvis ticīgs.
Viņš bija Zviedrijā, viņš bija talantīgs, nevis bija, bet ir talantīgs badmintonists. Un tad tur viņš trenējās ar olimpisko izlasi Zviedrijā, un tur viņš kļuva par kristieti. Viņš atbrauca ar evaņģelizācijas komandu, bija tāda amerikāņu kustība, kristiešu, starptautiskās Kristus draudzes, un viņi atbrauc uz Rīgu te. Un viņš man satika viņu uz ielas. Un es biju izlasījis jauno derību, un es lūdzu Dievu, un es satieku viņu, viņš saka, nāc uz draudzi. Viņi tikko dibināja draudzi 95. gadā. Un tajā draudzē man nokristīja numuru 28, tur viņi bija saskaitījuši, cik ir kristīti Rīgā. Tur bija starptautisks komanda, tur bija igauņi un amerikāns bija viens laikam. Nu, lūk, tā īstā tāda aktīvā kristietība sākās 95. gadā. Tad tas pagrieziena punkts reālais garīgumā jau krietni iepriekš, un tad 95. Tu pievienojies kristiešiem un draudzēm, un tā sākas tāda aktīva. Jā, 95. gadā es atgriežos no visiem grēkiem. Tātad, ja pirms tam selektīvi, tad 95. gadā mēs lasām rakstus, un es izlēmu, ka viss es atsakos no grēcīgās dzīves. Bet atkarības. Azartspēles. Kad tu pirmo reizi apzinājies, ka tu esi atkarīgs? Pirms jau tajos 90. gadu sākumā, kad es biju Rīgā, no tādas skrundājas, pirms tam nodzīvoju pēc sporta akadēmijas 1 gadu. Es biju sporta skolotājs. No rīta iegāju sporta zālē, vakarā izgāju ārā, lai kaut ko nopelnītu un tā tur. Trenēju, atceros, tur svaras cilāju pats un trenēju visādas sekcijas tur jauniešiem un lasīju bībeli paralēli. Lūk, un tad Rīgā tā atgriešanās bija tāda arī, ka man vajadzēja atmest ezotēriku un viltus mācības. Un tas bija pirmais lielais brīnums manā dzīvē. Pirms man gribēja kristīt, kā ir viens ceļš, un tad man jau ar maniem runā un noskaidro, vai tad es esmu ticībā, jo jāapliecina Jēzus pa kungu, bet nevar būt vairāk kungi. Un man bija pārliecība, ka krišnisms arī vada debesīm, un dzenbudisms, un budisms, un daoisms, un vēl visādi ismi un hinduisms. Un tad es sapratu, ka man neviens nepārliecināsies, ka tā nav. Jo es biju tā kā maldināts no tām maldu mācībām, un Dievs izdarīja brīnumu. Pirmo lielo brīnumu manā dzīvē. Aivars, tātad no studiju biedrs, kristietis, viņš lasīja Bībeli, mēs lasījām un tikām pie raksturvietas, visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Un es saņēmu garīgu atklāsmi. Garā, tas bija tā kā 2 sekundžu laikā, pēkšņi notika kaut kādas lielas iekšēja darbības, ticis svētais gars mani pārliecināja brīnumaini. Es dažās sekundēs atcerējos, ka Buda ir grēkojis. Ja visi ir grēkojuši. Buda bija persona, ja? Viņš ir grēkojis. Vienalga kādu atklāsmi viņš pēc tam saņēma, viņš ir grēkojis. Tad es padomāju par Krišnu, ko es biju lasījis, ka viņš bija sadalījies, vienalga vai tā ir reāla persona vai izdomāta, viņš bija sadalījies 10 000 ķermeņos, lai baudītu seksu ar 10 000 sievietēm. Man bija tāds ok. Un tad es atcerējos, ko es biju lasījis Bībelē. Tas viss notiek kaut kādā 2 sekundēs apmēram. Ka Jēzus saka vienu brīdi, kurš no jums var uzrādīt man kādu grēku? Un viņš stāv klusi, kāpēc? Grēka nav. Ja kā viņš ir nevainīgs jērs, viņš nesagrēko. Tas ir brīnums, ja? Jo cilvēks miesā, tie, kas ir cīnījušies ar grēku, zina, ko tas nozīmē. Uzvar pilnībā visus grēkus. Un Jēzus to izdarīja, vienīgais no cilvēkiem, viņš reizē arī patiesas Dievs. Tad viņš vienīgais uzvar, un es tajā sekundēs saprotu, kam es gribu sekot. Es gribu sekot tam, kam ir vara pār grēku un negrēkošanu. Es sapratu, viņš ir vienīgais, es viņam iešu līdzi, un man atkrīt visas viltus mācības sekundēs 2. Un tad es kristījos. Jā, bet jautājums par atkarībām. Jā. Kurā brīdī tu apzinājies, ka tu esi atkarībās? 90 kaut kādā 4. gadā, pirms kristībām, es redzēju, ka tas sāk mani valdīt pār mani, bet es to neatzinu vēl. Es sāku iet uz kazino. Bija kaut kāda mirkļa, kad mēs vienkārši gribam pašķetināt atkarības to būtību, to jēgu, kā tavā pieredzē. Kā tu to apzinies pēkšņi? Tu nevari atteikt, tu gribētu neiet un tu aizēji. Kā tā apziņā nāca? Jā, es domāju, es saslimu pirmo spēlēšanas reizi autostā bija uzlikt aparātu. Un es tur kaut ko uzspēlēju, es nedaudz vinnēju. Minimāli nedaudz kaut ko, bet viss, domāju, tas bija tas āķis, slazd valks. Cilvēks iedod mazo pirksteņu, bet ļaunais var noķert dzelženā tvērienā visu roku. Ja? Bet tava izjūta bija uzreiz, tas nav pareizi? Nē,
Uzreiz nē, bet tas bija vēlāk. Es gāju vēl uz tiem lielākiem kazino, tur spēlēju ruleti. Un tad es kaut kādā brīdī konstatēju, ka tad, kad es esmu pat vinnējis, es negribu to naudu iztērēt uz kaut ko jēdzīgu. Es viņu gribu atkal likmēs pārvērst spēlēšanā. Un tad es sapratu, cik īpatnēji. Tas vēl nebija tāda atziņa, jo es atceros, viens skolas biedrs Skrundā man teica, viņš teica, skaties, reku, man uz alkoholu nav žēl naudu iztērēt, bet uz kaut ko citu nopirkt man ir žēl. Un es toreiz skolā būdams domāju, normāli, kā tas ir vispār? Kas tas ir ļoti dīvaini. Un es nezināju, ka pēc šīs sarunas, 5, 7 gadiem es pats būšu tādā situācijā. Es konstatēju, ka man ir žēl pirkt kaut kādu tur apģērbu vēl kaut ko. Es drīzāk gribu iet uz kazino, un tas nozīmē, ka tā atkarība sākās ātri, bet viņa vēl nebija progresējusi. Un tad, kad es kristījos 95. gadā, tad līdz 2005. gadam es nebiju kazino zālē vispār. Ja? Es nespēlēju vispār. Un es nepiedzēros no reizes. Tātad tā atkarība bija savaldīta dēļ manas pievēršanās kristīgai kalpošanai. Un kas notika 2005. 2006. gadā es aizgāju prom no draudzes, kurā es biju doktrināla apsvēruma dēļ un uzskatu to par pareizu soli. Tātad tur neakcentēja pestīšanu ticībā. Es ticu, ka pestīšana ticībā ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos, ja, kā apostols Pāvils māca mūs. Un tur teica, ka vajag tos darbus arī, un tādai doktrīnai es nepiekrītu. Tas nav tīrs evaņģēlijs, tas ir deformēts evaņģēlijs. Un pagāja laiks, kamēr es tajā nostiprinājos, ka es nevaru būt tur, kur cits atšķirīgi nekā es ticu. Un es aizgāju prom un nebija vairs sadraudzības ar brāļiem. Es biju tā kā nost un viens pats, un tad tavu ticību tiek testēta. Ja? Kā tu izturēsi. Ja? Tā avī, kas ir nost no avju pulka, tai vieglāk uzbrukt vilkam ir. Ja? Bet vēl viens bija, es biju sarūktinājies uz Dievu tur pa laulības lietām, ka ne viss bija tā, kā es biju iecerējis. Un šis sarūktinājums, es to vēlāk sapratu, ka tas ietekmē, tajā brīdī nē. Un es tad atsāku dzert, es biju vienā komandējumā Londonā, un tur es pēc entajiem gadiem pirmo reizi atkal piedzēros. Pēc entajiem gadiem, ja. Pēc 9 gadiem. Un tad es pirmoreiz piedzēros, un tad kaut kādā atkal aizgāju uzspēlēt. Un no sākuma tas bija tā nedaudz, un atkarība lieta ir specifika viena, tās progresē. Tātad nepietiek ar iepriekšējo devu. Ja, varbūt līdzīgi narkomānijai. Nepietiek ar iepriekšējo, vajag spilgti, vajag vēl, likums jāpalielina un ieslēdzās neracionāla vēlme. Tur ir mankārība arī klāt, ja, bet tur patiesais iemesls ir, kad nav sirdī tur, kur ir svētām garam jādominē, jābūt un jāvalda. Tur, ja viņš nav tur pietiekami, tad tur var būt tukšums, un tad to tukšumu cilvēks meklē aizpildīt ar surrogātiem. Un atkarības var būt visādas. Azartspēļu atkarība ir viena no spilgtākajām un viena no dramatiskākajām, ar ļoti destruktīvām sekām. Ir atkarības, kurām ir mazāk destrukcijas, piemēram, darbaholisms arī ir atkarība. Ja? Bet tur būs cietīs, tur attiecības ar cilvēkiem ģimenē, ja, iespējams. Bet tur būs nauda joprojām. Atkarībniekam, azartspēļniekam nav naudas. Ja? Narkomāns veselība bojā. Mainīsies destrukcijas veids un pakāpe pie dažādām atkarībām, bet noteikti tas ir veids aizpildīt tukšumu. Dievs mūs ir radījis attiecībām ar sevi. Ja mēs neveltam sevi attiecībām ar Dievu, tur ir risks kaut kāds, viens, otrs, trešais, kaut kādā nozīmē paveicās tiem, kam ir mazāk destrukcijas, bet zinu, otrs puses, es tagad atskatoties saku ļoti labi, ka man bija liels destrukcijas sekas. Es savādāk atkal neatgriezos pie Dieva un nesaņemtu to glābšanas brīnumu milzīgo, ko es saņēmu. Vai tu vari, tur ir Bībelē, man šķiet viena vieta, kur rakstīts, ka ja atbrīvota tiek vieta dvēselē, tad viņai ir jāpiepilda. Un, ja viņi netiek piepildīti, tad tur 7 ļaunākie atnāk. Jā. Man liekas, ka tā ir rakstīts. Tā ir, jā. Tātad... Un es gribu vienkārši jautāt šajā kontekstā, vai tā reize, kad tu pirms 10 gadiem biji tajās atkarībās un salīdzinot ar to, tu iekriti vēl dziļākās, vēl grūtākās, vēl smagākās situācijas? 100%. Es iekrītu radikāli dziļākā, un tā rakstība piepildījās pie manis. Tātad nams ir tukšs, uzposts, un ar to cilvēku, ja tur nav svētais gars, nevalda. Ja? Svētais gars netika atņemts, viņš bija apbēdināts. Es tā ticu. Un bija man notikumi dažādi brīnumaini, kur es redzēju, ka nē, tomēr man tā saikne ar Dievu saglabājusies. Ja? Vienkārši
gars ir apbēdināts. Tas ir kā pazudušais dēls, ja, kurš aiziet prom. Un jā, ir ļaunāk. Man bija radikāli ļaunāk. Tā atkarība pieauga stiprāk. Un es ar laiku sāku konstatēt, ka es tiešām nekontrolēju sevi vairs. Man palika tik slikti, ka es nespēju vairs ar skaidru naudu vispār rīkoties. Un ja pirms tam, piemēram, var tur vēl rīkoties, un tad, kad grib aiziet uzspēlēt, tad ir kaut kādā brīdī ir skaidrs, ka iet vienmēr, kad var. Un tas grib, negrib, tas viss jau pārvēršās. Es runāju Dāvidu Satonu, amerikāņu tādu ekspertu atkarību jautājumos par alkoholu. Mēs bijām ar sievu pie viņa ar Amerikā ciemos un runājām. Un viņš teica, ka viņš saprata, ka viņš ir atkarīgs brīdī, kad viņš nespēja izpildīt solījumus, ko viņš ir sev devis. Nevis citiem tikai, bet sev. Un es konstatēju, ka es nevaru uzticēties vairs saviem lēmumiem. Šis ir dramatiski. Tas ir apmēram kā piekrist sev konstatēt, ka tu esi sajūtas prātā, ja? Vai kaut kāds, dēmonu apsēsts. Es šo speciāli saku, lai cilvēki saprastu, cik tā drāma ir milzīga. Lai viņi saprastu, ko nozīmē dziļa atkarība, ja? Un cik viņi ir neuzvarama. Un prāts cīnās. Tātad es 12 gadus cīnījos ar to, ka es tomēr varu uzvarēt. Es gāju uz anonīmām grupām, un tur es daļai lietu piekrītu, daļai nē. Es tur daudz ko iemācījos, tas man palīdzēja pēc tam būvēt Dāvida armiju. Jā, ir kaut kādi principi, ko es pārņēmu no turienes. Bet ir lietas, ko es daru atšķirīgi, jā, kristīgāk, teiksim tā. Jo tur runāja par abstrakto spēku kaut kādu, un Dievs kā kurš viņu izprot, apmēram, nē. Dievs nav abstraktais spēks, tā nav kaut kāda alegorija vai abstrakcija, vai informācijas lauks, ezotēriski spriežot. Nē, taču Dievs ir persona. Un man tā bija, pat pie visas atkrišanas. Man, kad ienāca nauda kontā, man bija kaut kāds dažas stundas, kamēr es neaizgāju spēļu zāli. Man bija, es pārskaitīju sievai kaut ko tur hipotekārējiem. Es veicu maksājumus, un es zināju, pēc dažām stundām es būšu kaut kā vienā, otrā vai trešā zālē. Es tikai domāju, uz kuru spēļu zāles iešu. Un Rīga un neticīgie, bet tie, kur nav saistībā ar azartspēlēm, nesaprot, cik Rīga ir nenormāla pilsēta šajā ziņā. Tas ir tas pats, kas mēs Lasvegasā dzīvot. Bet Rīga ir galvaspilsēta. Cilvēkiem te ir dēļ darba jādzīvo. Ja? Viņi nevar, Lasvegasā amerikāņi izvēlās, dzīvos tur vai nedzīvos. Šeit jau nē. Te ir, ja cilvēki grib darboties kaut ko par politiku vai ap politiku, Rīga ir īstā vieta. Un Rīgā ir spēļzāles uz katru stūri. Un tie, kuri nav saiknē ar šo, viņi nesaprot, cik šis ir vispār nenormāli. Es esmu bijis vairāk kā 30 valstīs, jā, pasaulē. Es nekur neesmu redzējis, kā ir Rīgā, cik slikti ir. Ja tikai Tallinā vēl. Viņā ir mazāk, jā. Tallina vēl līdzīgi, bet mums ir. Un tie asociācija visādi spēļu organizatori, viņi melo, viņi stāsta pasakas par izklaidi. Un viens no iemesliem, kāpēc es par šo gribēju runāt publiski, ir, lai to tēmu paceltu. Tā skaitā arī politiskā līmenī. Tieši tā, un tā ir aktuāla tēma un ļoti svarīga. Un jautājums, vai pēdējos gados, pieņemsim pēdējos 5 gados, vai nav redzamas kaut kādas izmaiņas, kaut kāda liegumi, vai tas tomēr paliek tāpat kaut kur pietušajā? Lēmumi ir pieņemti, ja Rīgā ar laiku būs tā, ka tikai būs 4 zvaigžņu viesnīcās un 5 zvaigžņu spēļu zāles. Tas samazina lokāciju, tas ir labi. Vislabāk būtu, ka vispār Rīgā nav necik, ja? Vēl vislabāk būtu, ka vispār būtu azartspēles aizliegts kā tāds. Ja. Tā nav izklaide, tas ir ātrāk vai vēlāk cilvēks kļūst par atkarībnieku, ja, kuriem ir tendences. Tātad, jā, ne visiem ir, kāds varbūt ieiet vienreiz uzspēlē un viņam nav nekas, bet daudziem cilvēkiem ir tendence, ja, uz kaut ko tādu. Un būs lēmumi tiek pieņemti, tas ir labi, un Covid ietekmēja tā, ka daļa spēļu zāles aizvērās ciet. Bet problēma ir tāda, ka daļa pārslēdzās uz online spēlēm. Ja. Redz, kas ir. Šis jau nav pamatrisinājums. Tad, kad Mozus paaugstināja, tad uzlika čūsku uz tā spieķa, kas demonstrēja pēc tam Kristus upuri uz krusta, ja? Ka grēks tiek piesists krustā. Ja? Ne jau, ka Jēzus ir grēks, bet viņš uzņēmās uz sevi visu grēku, ja? Kļuva par grēku dēļ mums. Tad tās čūskas apkārt jau netika noņemts no izrēliešiem. Ja? Tad bija risinājums, kur skatīties, lai būtu dzīvs un vesels. Un čūskas kodumi, es runāju par vecās derības notikumu, viņus neietekmēja vairs, jo bija uz kurien skatīties, bet čūskas palika. Es tā redzu spēļu zāles. Ja, ja mēs tagad tie, kas meklēja brīvību, kas jau Dieva žēlstībā tikuši brīvībā, uztrauktos par šo pa daudz, tad jau vienmēr būtu kaut kāds iemesls atkal attaisnot sevi kritienā. Ja. Nē, pat ja apkārt viņas ir, ja cilvēks ir svētajā garā, ja viņš uzticējas savu dzīvi Dievam, viņš
starp čūskām staigās un vienalga būs brīvs no kodumiem. Bet ko tu ieteiktu, noslēdzot šo tēmu, ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš nav kristietis, jo daudzi skatās arī, kuri nav kristieši, kā viņš var risināt, bet viņš grib cīnīt, viņš grib veikt uzvaru pār tām atkarībām. Kādi būtu pirmie soļi vispār, kur vērsties, ko darīt, varbūt ir kāds? Pirmais solis ir atšķirt Bībeli un izlasīt jauno derību. Mans ceļš ir kristīgs ceļš. Dievs man atbrīvoja brīnumaini, nevis dabiski. Nekas tur nebija vispār dabisks. Es 2019. gadā sapratu, ka es nevaru uzvarēt, un es atteicos no cīņas. Es teicu Dievam lūkšanā, ka es vairs necīnīšos ar šo grēku, ar azartspēlēm, jo es viņu nevaru uzvarēt. Jo visi mani lēmumi pirms tam ir noveduši. Pat, kad es pieņēmu sirds lēmumu pēc 3 dienām vai 33 dienām, es atkal biju spēju zālē. Un tad es sapratu, ka man jāpiekrīt, kas ir arī anonīmajās grupās. Pirmais punkts gan alkoholiķiem, gan spēlmaņiem atzīst, ka tu nevari uzvarēt, ka tas ir kaut kas stiprāks par tevi. Man pagāja 12 gadi, kamēr es nevis teorētiski piekrītu, bet no sirds piekrītu, ka manī tiešām nav resursu uzvarai. Un šī ir patiesības atziņa un piekrišana Jēzus vārdiem, kad viņš saka, bez manis jūs nieko nespējat darīt. Miesas prāts cīnās ne jau tikai, lai ievilktu cilvēku grēkā. Miesas prāts sacenšas ar Jēzu Kristu sevis pestīšanā. Miesas prāts saka, es pats uzvarēšu. Tāpēc man nav ieteikuma tiem, kas ir neticīgie, man nav ieteikuma viņiem. Mans ieteikums ir tāds, dārgais cilvēki, tava atkarība ir tev pieļauta, lai tu kļūtu ticīgs un Dievs tev atpestītu. Dievs ir pieļāvis destrukciju, un grēkam nāk līdz destrukcija kā žēlastības instruments. Lai cilvēks ieraudzītu patiesību par sevi, kāda ir no Ādama un Ievas grēkā krišanas laika, kāda tā ir, neviens nespēja bez Dieva palīdzības negrēkot. Uz tā bāzējas evaņģēlijs, ka mums vajadzēja glābēju. Mēs tev prasām, neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Spēks pieder tev, Dievs, tāpēc atpestī mani no ļaunā. Nevis vienkārši asistē manā uzvarā, manā gribas spēku maksimizācijā. Šādu vārdu nav. Kristieši daļa cīnās ar šo es tur biju. Kad kāds atnāk uz Dāvida armiju, uz klātienes sapulci, kas ir mūsu tā grupa priekš azartspēlniekiem, ne tikai arī priekš citām atkarībām. Ja kāds atnāk un stāsta, ka viss ir slikti un viņš netiek galā, man ir tā, beidzot, ir labā ziņa. Cilvēks ir uzzinājis patiesību par sevi. Un te var sākties glābšana. Te ir vieta Dieva brīnumainai darbībai. Vēl īstenībā par atkarībām es varētu daudz runāt. Tomēr es vēlos pieskarties politikai. Sabiedrībā arvien vairāk dalās. Vismaz es kā apolitisks principā salīdzinājumā ar jums. Bet tomēr es vēlos jautāt šo jautājumu par konservatīviem un liberāļiem. Kā šīs lietas vispār mūsu Latvijā savienojas un vai nesavienojas, un vai vispār tas ir vienīgais veids, kā skatīties uz sabiedrību un uz notikumiem, kuri tagad notiek? Kas ir politiskā ideoloģija? Politiskā ideoloģija ir tāds principu un vērtību kopums, kas ļauj saprast problēmu, skatoties uz to no noteikta redzes leņķa, un kas piedāvā risinājumu šīm pašām problēmām. Ja? Tā ir politiskā ideoloģija. Tātad tiek dota diagnoze un izrakstīta recepte. Un tāpēc politiskā ideoloģija dod tādu skaidrāku ceļu, kur virzīties kaut kādā haosā. Ja? Un kāpēc man patīk konservatīvisms? Tāpēc, ka viņš ir tuvāk Bībeles patiesībām, manuprāt. Ja? Tas nenozīmē, ka visiem kristiešiem obligāti jābūt konservatīviem politikā. Katrs, lai izvēlās, ja? Katrs, lai dara, kā savā sirdī apņēmies. Ja? Bet man šī liekas vistuvāk, jo konservatīvisms saka, ka cilvēks ir vājš, grēcīgs, viņam vajag morālo kompasu, vajag kaut kādus ierobežojumus, citādi miesa viņam virsroka. Ja? Un liberālisms maldās idejā par cilvēku racionalitāti. Liberāļi domā, ka cilvēki visi ir ļoti veselīgi racionāli, visi spēj savā starpā vienoties. Un caur šādu nostāju, piemēram, tika īstenot migrācijas politikas nekontrolēšanu pietiekami Eiropā. Jo kāda bija doma? Tātad demogrāfija klibo, vajag strādnieks firmām, ko darīt, laižam iekšā no Āfrikas, no Āzijas.
Un atbrauc cilvēku kultūras ziņā stipri atšķirīgi no eiropiešiem. Un izrādījās, ka viņi neintegrēsies. Kā tā? Un nevienosies. Daļa no viņiem. No noteiktām kultūrām vieglāk integrēsies. Jā, piemēram, indieši vieglāk integrēsies nekā pakistānieši. Vienkārši islāms, sevišķi tāds radikālais islāmisms, viņš ir tik pieprasošs arī politiskajā ziņā. Viņi vienkārši neintegrēsies. Viņi pieprasīs jūs integrēties ar mums. Jā? Un to mēs redzam jau Rietumē Eiropā. Un tad atgriežos pie liberālisma. Ja? Un mēs jau baudām klasisko liberālismu Latvijā. Individu tiesības, ja? Tas ir no seniem gadsimtiem. Bet konservatīvisms radās kā reakcija uz liberālismu. Edmunds Bergs, britu domātājs, vēroja Franču revolūciju un konstatēja blaknes, kas nāk līdz kaut kādām brīvībām, rodas visatļautība. Viņš redzēja, ka laulības šķirās. Viņš redzēja, tur, kur atņem finanses, tur tiek atņemts, un tad sadala. Tas ir tāda kreisā ideja, ka tad tiek atņemts arī došanas tikums. Es Amerikā gadu nodzīvoju, un redzēju, tur ir mecenātisms, ziedošana ir ļoti augstā līmenī, cilvēki ziedo. Un cik interesanti, mežonīgais kapitālisms salīdzinot ar, nav mežonīgais tur, bet tā tad asāks kapitālisms nekā Eiropā. Mazāk sadalu, atņem un sadala, ja? Un ko? Un cilvēki paši dod. Fonds uz fonda, miega fonds un kas tur vēl ne. Visādi nosaukumi tur amizanti priekš manī bija. Kāpēc cilvēki saziedo? Visādām idejām. Viņi aizpilda šos kapitālismus kaut kādas varbūt tur izaicinājumus. Cilvēki saņem kaut kādu sociālu palīdzību. Eiropā, es tagad vienkāršoju, bet tur, kur ir sociāldemokrātija, kreisās idejas, ja? Tad es pieminēju konservatīvismu, liberālismu, kurš ir centrā, un ir sociāldemokrātija pa kreisi no centru. Un vokisms mūsdienu Amerikā ir jau galēji kreis. Tas ir tā kā viņu atmoda par kaut kādām individu tiesībām, bet viņš ir ar marksismu pieskaņu. Viņi ir pret dabisko ģimeni. Un Amerikā vokisms pārvēršās par jebkuru, varbūt ne jebkuru, bet daudzu tradīciju un ierastās kārtības izaicināšanu, likvidēšanu. Un tur būs LGBT idejas spilgt, un viņi savā antiracionālismā, pat es teiktu, nostājās Palestīnas teroristu pusē. Nesaprot Irānā, kas notiek, nenostājās irāņu tautas pusē, nenostājās Nigērijā, kristiešu nogalināto pusē, un kaut kā selektīvi atrod Gazas arābus. Tur es varētu turpināt par to, bet šī ideoloģiskā prizma ir svarīga, ja, caur kuru cilvēks skatās. Es nesaku, ka kādam obligāti jāpersonificējās ar vienu vai otru. Es runāju par savu pārliecību. Es redzu vienkārši konservatīvismu mūsdienu izpratnē, jo jautājums, ko iekonservē. Ja? Es teikšu tā, mūsdienu, sevišķi kristīgais konservatīvisms, visveselīgākais, kas var būt no politiskām ideoloģijām, jo nav utopijas. Liberālismā ir utopija, ka cilvēki par visu vienosies, tāpēc laižam iekšā migrantus. Kreisie ir atkal utopijā par kaut kādu nākotnes cilvēku. Konkrēti piemēri, pieņemsim, man interesē šī cīņa, kas tagad bija par Stambulas konvenciju. Tur taču izpaudās konkrēti liberāli uzskati un konservatīvi. Jā, pat kreisie arī. Ja. Kas ir klasisks liberālisms, ir tāds, kam jātolerē viss. Ja. Mūsdienu daļa liberāļi pāriet kreisajā frontē, netolerējot konservatīvismu. Viņiem vajadzētu būt pa vidu. Klasiskais liberālisms man ir daudzējādā ziņā tīkams. Tur bija pa nāciju valstīm, viņi bija nost ar monarhiju un tā tālāk. Mūsu nāciju valsts ideja arī sakņojās lielā mērā klasiskajā liberālismā. Bet tās mūsdienu izpausmes, viņas ir visas pa kreisi jau. Nav pat politoloģija kavē, viņi nespēja atrast labu tādu terminu, jēdzienu. Tāpēc ir tas amerikāņu vokismu, no woke, ja, tāds saistībā ar tā kā atmošanos. Tas ir kaut kas, ko varētu lietot. Bet Stambulas konvencijas kontekstā cilvēki noklusēja tos punktus, 3, kuros bija par genderismu, par to, ka skolās jāiet un jāmāca, jāizdzēš stereotipa dzimumu. Mēs Bībelē lasām spilgts dzimumu stereotips, piedodiet. Jā. Vīrs ir ģimenes galva, viņš atdarina Kristu. Sieva atdarina draudzi. Jā, tur ir pēc, ko Pāvils raksta, kā salīdzina. Viņš saka, ka viņš laulību salīdzina ar Kristus attiecībām ar draudzi. Mums tur ir stereotipi, jā, ir hierarhija. Un cik interesanti, tātad cilvēki palaiž garām, tie, kas kritizē kristīgo modeli, kad Dievs saka, caur apostolu Pāvilu, Svētajā garā, ka vienam jāmīl sieva, kā Kristus mīl draudzi. Tā ir dievišķa mīlestība. Tas ir, viņš upurē sevi par labu draudzēji. Šo kaut kā nodzēš. Bez kristietības sieviešu status sabiedrībā būtu tās pats, kāds viņš bija pirms kristietības. Viņas bija pielīdzināts kaut kam nepilnvērtīgam. Un islāmā tas daļai paliek tā.
Hinduismā daļēji paliek tā. Kristietība ir tā, kas ietekmē rietumu pasauli, ka sievietes saņem cieņu, kas viņām pienākās. Ja? Tikai ir aizgājis citā galībā, tiek aiziet prom no modeļa, ko Dievs iekārtojas, diemžēl. Un tam ir sekas. Divas lietas vēl politikas tēmā, laiks iet. Es vēlos saprast par islamizāciju. Jūs runājat, arī tu runā par islamizāciju, kas tagad notiek kristīgā pasaule noriet. Es īstenībā neuzspēju pajautāt šo jautājumu iepriekšējiem viesim, bet es vēlos no tevis dzirdēt, ko kristīgā pasaule varētu darīt lietas labā, vai vispār šis process ir neizbēgams, vai tomēr ir kaut kas, ko var darīt kristīgā pasaule. Ja tu saprati man jautājumu. Jā. Es domāju, vai tas ir neizbēgams, tikai Dievs to zina. Politiski ir jātur robežas ciet un jāveicina demogrāfija. Vai demogrāfija varēs veicināt, es nezinu, jo tas ir domu stāvoklis. Ja? Visa rietumu civilizācija ir aizgājusi situācijā, kur sievietei karjera ir svarīgāka par ģimeni. Nu tad viss. Ja izvēlās šādu. Ja palikt pie Bībeles patiesībām, nebūtu šādi. Turētos pie tā modeļa. Galvenais ir vīram, lai ir laba karjera. Ja? Te ir problēmas ar ekonomiski. Ja? Tātad nepietiek ar vīru algām bieži vien, lai visu ģimeni uzturētu. Ja? Bet tomēr nauda te nav ir svarīgs faktors, bet nav, es domāju, izšķirošais. Ja? Tā ir ticības pārliecība jābūt. Es redzu, ka mūsdienās kristiešu ģimenēs daudzos, kurus es pazīstu, ir daudz bērnu. Ja? Un tas ir daļēji saistīts ar viņu ticību. Varbūt ne daļēji, bet burtiski saistīts ar viņu ticību. Ja. Par islamizāciju radikālie musulmaņi neintegrēsies. Nevajag būt naiviem. Islāms nav miera reliģija. Tie musulmaņi, kas ir aktīvi musulmaņi, kas tā burtiskāk izpilda to, kas Korānā rakstīts, viņi nav miera nesēji. Tiklīdz viņi ir majoritāte, ja viņi ir vairākums sabiedrībā, viņi sāk pieprasīt. Mēs to redzam Rietumē Eiropā. Mums vēl ir laiks noturēt šo. Un ja tomēr ekonomika spiež un nav demogrāfijas rādītāji labi, ja vajadzīgi ir migranti, tad vajag aicināt no tādām valstīm, kas ir kultūra ziņā mums līdzīgas. Vēl var organizēt rotējošo migrāciju. Tātad ielaiž, strādāt uz laiku un pēc tam obligāti jābrauc prom pēc 3 gadiem. Ja? Tas prasa vairāk pūles, bet tas ir izdarāms. Latvijā mēs varam paspēt vismaz šo nosargāt. Kopumā kristietības noraids, viņš ir daļējs, ja ir kā kurā denominācijā. Tradicionālajās konfesijās varbūt noriet. Latīņa Amerikā, piemēram, vasarsvētku draudzes pieaug. Ja? Āfrikā vasarsvētku draudzes harizmāti pieaug skaits ziņā. Tas būs kā kurā denominācijā. Mums nav teikts, ka obligāti šis ir tā kā vienvirziena process, kad mēs tikpat labi varam piedzīvot atkal brāļu draugu atmodu. Ja ne burtiski brāļu draugu, bet idejiski kristiešu atmodu, piemēram. No otras puses, atmodas var arī nebūt. Cilvēki kaut kā runā par atmodu. Es domāju, katram jādomā nevis tik daudz par to globālo, bet par lokālo. Kristietim jādomā par viņa individuālām attiecībām ar Dievu, par viņa draudzi. Vai viņš kalpo draudzē? Vai draudzē Kristus centrisms ir? Tātad vai Kristus tur dominē, vai nav cilvēku idejas, mācības iepludināts par daudz? Katram jādomā par sevi. Ja cilvēks pilnībā atdos sevi Dieva kalpošanai, tas ir viņa maksimums, ko viņš var izdarīt. Un tad katrs kalpos. Tur domāt par tādām globālām, lielām atmodām, tur ir, var pazaudēt kaut kādu mērķu uzdevumu, kas te pat šodien jādara tuvumā. Globāli mēs redzam imperialisma atgriešanos. Vismaz var novērot, un pat Amerika to tagad pilnā mērā, man liekas, pilnveido. Kā tu vari komentēt šos procesus? Tad lielās valstis apspiež mazās valstis, arī Ķīna, Krievija, Amerika. Tas reāli notiek. Amerika es tik viegli neliktu sarakstā pie Ķīnas un Krievijas vispār neliktu. Ja? Okay. Tad tomēr ir citādāk. Jā, ir Trumpa idejas, ir kaut kādi soļi, bet domāju, vērtēsim pēc kaut kāda laika, kad paies par tām sekām reāli, kas būs. Viņa politika ir ārpolitiska. Protams, es nopūšos par viņu politiku Ukrainā, kas ir vāja, kas nav pietiekami laba, lai Ukrainai palīdzētu. Par Grenlandi es ceru, ka nenotiks tā, kā viņš runā. Bet ir lietas, ko viņš arī labi izdara, piemēram, to pašu robežu kontrolē, ja? Un neielaiž iekšā Latīņa Amerikas migrantus un negrauj Amerikas kultūru kaut kādā ziņā. Tie tomēr ir katoļi, nav tā, ka viņi galēji grautu, bet tomēr. Par impērijām, tātad uzkundzēšanās ir dabiski. Ja? Jēzus saka, ka varenie uzkundzējas. Stiprie uzkundzējas, patiesām jūs vadā. Un tas ir miesā.
šis neizdzisīs. Tātad, kamēr cilvēki nebūs pakļauti Kristumu garīgi, nebūs savu dzīvi uzticējuši viņam, nebūs viņa vadībā, daļa no viņiem gribēs uzkundzēties. Un kuram būs vairāk resursu un vara, tā uzkundzēšanās var kļūt par reģionālu un pat par globālu. Ja. Tas ir saistīts ar miesu, un tas nekad nebeigsies. Un kas notiek ir, kāpēc tad viens neuzkundzēs par visu pasauli, viens otru nolīdzsvaro, kaujās savā starpā. Kā arī ir paredzēti. Ja. Kā arī ir paredzēti Tesaloniķiešiem vēstulē mēs lasām, tad, kad teiks miers un drošība, tad gals nāks. Ja. Tātad, tas nozīmē, ka pasauli neatradīs kopsaucēji, nebūs miera. Tāpēc ir realistiski valstīm gatavoties aizsardzībai, ja? Un būt kopā koalīcijās. Bet uzkundzēšanās būs. Un Jēzus saka, bagātie taču uzkundzēs jums. Bagātie, es domāju, visās nozīmēs. Ja? Bet kāds ir iemesls Trumpa tomēr malā noņemšanu? Jo daudzi runā, es saku, es neesmu eksperts, es tikai tādus virspusējus novērojums. Daudzi runā, ka tas ir tieši tas pats, ko dara Putins blakus valsts. Viņš tur iejaucās. Kāpēc tu tomēr saki? Tāpēc, ka ir tomēr atšķirība. Jā, viņš arī pārkāp savas tiesības, līdzīgi kā Putins, bet mērķi atšķirās. Jā. Maduro. Kas ir Maduro režīms? Tas ir petrostate politoloģijā tāds jēdziens. Tās ir tās valdības, kas pašas elite ir bagāta no naftas pārdošanas. Un viņiem pietiek, un viņi ir autoritāri vai totalitāri, viņi apspiež savu tautu. Tas ir Maduro. Kas ir beigās Maduro? Venecuēliešiem ir labāk, ka Maduro tiek noņemts, vai viņš tiek atstāts. Venecuēliešiem ir labāk, ka viņš tiek noņemts. Maduro sadarbojas ar Irānu, ar Ķīnu, ar Krieviju, ar tiem, kas bojā starptautisko sabiedrību. Jā, rietumu pasaulē Grenlanda pēkšņi. Šis ir sāpīgi, un šis ir ļoti slikti, ja, un to nevar atbalstīt. Ja, ne kristieši, ne vienkārši kaut kādi apzinīgi pilsoņi ja, Eiropā, nāciju valstīs, ka tagad viņš izdomā, kas būs, bet redzēsim, kas tur būs. Cerams, ka nebūs sliktākais scenārijs. Ja Trumps palīdzēs tagad Irānas režīmu nogāzt, tas ir teokrātisks, bet ne kristietības izteiksmē. Tas ir režīms, kur ir islāms valde, ja. Kristietība tur ir aizliegta. Pastaigā tur ar Bībeli pasludina uz ielas kristietību. Kas būs? Ja, reāli bīstami. Ja šāda režīma gāšanā Trumps piedalīsies, man nav žēl. Pat ja tur tad nāks līdz grēcīgums, ja, kas ir rietumu pasaulē, ja, visādas brīvības, ja, tā skaitā LGBT jautājums, kas ir grēks. Ja. Tomēr tur būs brīvība sludināt evaņģēliju. Un es izvēlos labāk, lai tur ir brīvība un ir sacensība. Ja, ok, tur ļaunais tad var operēt, bet vai tad islāmisti tiks debesīs? Viņi netiks. Ir tikai viens vārds, kurā mums lemj pestīšana, Jēzus Kristus. Ja viņi tagad uzstāda noteikums, ka Kristu vispār nedrīkst sludināt, man nav žēl, ka tāds režīms nokrīt. Ja Trumps tagad piedalīsies viņa, ignorējot ierastos noteikumus un palīdzēs gāzt šo režīmu, es aplaudēšu. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka sekas būs tādas, ka aizies līdz tam, ka tur varēs staigāt ar Bībeli pa ielu un sludināt evaņģēliju. Un tad labāk, ka tā. Ja, tur mums vajag drusciņi paiet no malas pavērtēt. Kas būs rezultāts? Putins pretēji šim visam, viņš iebrūk Ukrainā. Viņš saka, ka tie ir viņa brāļu tauta, pat tā ir tā pati tauta. Viņš saka, pareizticīgie brāļi arī grūziņi ir. Sauc pareizgos brāļus grūziņus, vakarā no rīta iebrūk viņos un nogalina pareizticīgie, nogalina pareizticīgos. Kas šis ir? Un kas nelietīgi Dievu vārdu valkā, tas dabūs sodu. Ja? Viņš runā, Putins nesen sludināja kameras priekšā bērniem templī pareizticīgajā. Viņš teica, ka Dievs sūta it kā kareivjus tagad karot tur. Tas ir pareizticīgais džihādisms. Kā šo var atbalstīt? Kristietība Krievijā ir ierobežota. Pareizticība ir paaugstināta, bet tā ir korumpēta pareizticība, kura ir pielipusi pie Kremļa un ignorē kristīgas principus, piemēram, to, ka nevajag nogalināt. Ja, tāpēc te būs atšķirības, ja, gan par to valstu iekšējo uzbūvu, gan par ārējiem mērķiem. Tas, ka Trumps iziet ārpus starptautisko tiesību robežām, jā, tas ir slikti Grenlandes jautājumā, bet Maduro jautājumā un cerams Irānas jautājumā es skatos uz viņu darbību pozitīvi. Dāvida armija un tavi projekti divi. Šo es vēlos pirms fināla jautājumiem noslēgt. Kas ir Dāvida armija un arī, cik es saprotu, esi mācītājs savā draudzē? Jā, pastāst par šiem diviem. Kas tas ir Dāvida armija un kas ir draudze kādā veidā? Tad, kad Dievs man atbrīvoja 2011. gadā brīnumaini,
viss bija tik brīnumains, ka es uzrakstīju grāmatu ir laiks. Viņi ir nopērkami, kas meklēs atradīs. Un tur es aprakstīju to, jo tas bija tik brīnumaini, ka nevarēja nerakstīt. Un, kad es rakstīju grāmatu, es biju laimīgs tajā posmā arī. Joprojām esmu laimīgs Dieva žēlastībā, bet tad es rakstīju, apstājos pa brīdim, paraudāju aiz laimes, rakstīju tālāk. Jo es atcerējos kaut ko, aprakstīju kaut kādu brīnumainu notikumu. Un es domāju, tad labi, Dievs man atjaunoja kristīgo kalpošanu. Es biju mācītājs no 99. gada līdz 2001. gadam. 98. gadā es pametu darbu ārlietu ministrijā, man pasauca uz Tallinu mācīties pa mācītāju draudzes ietvaros. Tā bija tāda amerikāņu kristiešu kustība pa visu pasauli. Un es tās kustības ietvaros tad aizbraucu uz Tallinu. Apmēram 10 mēnešus tur bija apgūt tādas draudzes gana lietas. Ja? Ne teoloģijas klasiskā izglītībā, bet draudzes ietvaros. Ja? Es lasīju teoloģijas grāmatas joprojām, pērku viņas un esmu interesēts, iedziļināties. Lūk, un tad es pametu to, toreiz es aizgāju no tās draudzes prom, bet Dievs man aicināja no jauna atkal kalpot. Ja? Tie, kas ir kristieši, kas zina, ko nozīmē Dieva aicinājums, tie sapratīs, ko es runāju. Un Dievs man atjaunoja to aicinājumu, ka man ir jākalpo ar vārdu, kā rakstīts ar lūkšanu un vārdu, kā apustuļi saka. Ne jau, ka es būtu apustulis, bet tātad tas ir aicinājums specifisks kalpošanas veids mācītājiem. Ja. Un no sākuma mēs bijām mājas draudzē, mēs ar sievu. Dievs atjaunoja mūsu laulību, vēl labāk nekā viņa bija pirms tam, tas arī Dieva brīnums. Un mēs ar viņu kopā ejam to ceļu. Mēs viņu iepazināmies draudzē, apprecējāmies draudzē. Un mums nesen bija sudrabkāzes jubileja, lai slavēts Kristus. Ja. Lūk, un vispirms mēs sākām saukt cilvēkus, ar ko mēs jau bijām kaut kādā komunikācijā, un tas bija mājās vienkārši sapulcs. Tad mēs aizbraucām ar sievu uz Ameriku uz gadu. Zoomā turpināju sludināt. Atbrauc atpakaļ. Tad nodibināju Dāvida armijas grupu. Tas ir grupa atkarībniekiem, kas ir gatavi iet ceļu, Dieva ceļu, Kristus ceļu, lai atrastu brīvību. Visiem, kam vajag, nāciet uz Dāvida armiju klātienē. Kad meklēsiet, atradīsiet, kur tas viss ir. Lūk, un otra lieta ir Kristus draudz, jo tā mūsu mājas draudz izauga pa draudza telpām. Ja? Mums jau mājās pietrūka vietas, un mēs kristības mums bija vairāks jau. Ja? Mēs sākām augt, un es uzsāku arī Dāvida armijas projektu ietvarā sludināšanu YouTube. Katru pirmdienu mans raidījums ir 7. Viņš ir no vienas puses orientēts uz atkarībniekiem, bet īstenībā uz visiem, jo es paņemu plašākas tēmas. Jo kā man Dievs atbrīvoja? Man neatbrīvoja caur anonīmo grupu. Dievs man atbrīvoja par taisno un sadarbībā ar kristiešiem. Es biju mājas draudzē tajā laikā. Es biju mājas draudzē, un paldies Dievam par tiem kristiešiem, ar ko es biju kopā. Un tā mājas draudze 19. gadā līdz 20. gadam bija tāda vieta, kur man Dievs remontēja. Un no turienes es aizgāju prom, un tad nodibināju mūsu pašu draudzi, Kristus draudzi. Un man sieva kalpo bērnu klasē, svētdienās tātad tur nāk, kam ir vecāka bērniem, ir arī pusauģu grupa. Viss lēnām aug, lēnām vai ātri, kā kurš spriež. Es biju domājis, es šaubījos, vai vispār taisīt Dāvida armiju kā grupu, jo es gribēju draudzē kalpot. Dievs man atjaunoja to aicinājumu, kas man jau bija. Es toreiz biju draudzē, es biju mācītājs, kur bija pār pa 100 cilvēkiem tā draudze, tur 90. gadu beigās. Bet, lūk, un es satikos ar Dāvidu Satonu Amerikā, un man likās, varbūt nevajag grupu, vajag tikai draudzi. Un tas, ko es ar viņu runāju, viņš kalpo atkarībniekiem, kā kristietis, kā mācītājs. Ilgus gadus viņš raksta grāmatas, viņš Latvijā te daudz kur ir bijis. Un sarunā viņu, un Dievs to lietoja, ka es izdomāju, nē, tomēr vajag grupu. Un Dievs manifestējās tajā grupā. Mums ir cilvēki, kas ir pievērsušies Kristum līdz galam, tā ziņā, kā kristījušies. Nākot uz grupu, meklējot palīdzību, tik galā ar kādu problēmu. Un šādi es cerēju, ka būs, un Dievs svētīja. Ka nāks cilvēki, kas meklēs brīvību un atkarības, un tas ir labi, un tas ir mans ceļš arī, un ka viņiem tiks dots kaut kas vairāk, nevis vienkārši brīvība un atkarības, lai, piemēram, grēkot citos grēkos, savaldīt vienu grēku, lai grēkot citos. Šis nav mūsu ceļš. Mūsu ceļš tāds, tu nāc pie Dieva, tu uztic pilnībā sev Dievam, viņš tev atpestīja no atkarībām kā tādām. Tu uzsāc kristību ceļu. Tā. Fināli jautājumi. Īsi jautājumi. Varbūt ar filozofisku pieskaņu, bet kas, tavuprāt, ir laime? Laime ir tuvums ar Dievu. Vienam popkultūras dziedātājam mums ir skaista dziesma. Dons dzied dziesmu, tavs tuvums man zelts. Laikam viņš to domā par cilvēku attiecībām. Bet, ja es tos vārdus ietērtu manās attiecībās ar Dievu, tas ir par to. Tā ir formula.
tuvums ar Dievu, Dieva tuvumā. Atkāpjās grēks, Dieva tuvumā, garīgā tuvumā, atkāpjās iekāri uz grēku, un Dieva tuvumā atkāpjās bēdas par kaut ko, ko cilvēks šī pasaulē nav dabūjis vai nedabūs. Un tā ir laime, tuvums ar Dievu. No kā tu visvairāk baidies? Es nezinu, vai es baidos. Es bīstos Dieva, ja tā ir tāda bijība. Pa bailēm es arī savu varēšanu ielieku Dievu rokās, tāpēc teikt, ka es baidos tagad atkal atslīdēt, tas arī nebūs patiesi. Jo es jau negaidu no sevis. Dievs ir uzticams, ja. Es bīstos Dievu un es lūdzu Dievu, lai viņš man neļauj atkrist. Viņam ir vara. Jēzus, kad augšām cēlās pēc tam, Mateja evaņģēlija noslēgumā lasām, viņš saka, man pieder visu varu debesīs un virs zemes. Tas nenozīmē, ka, piemēram, man nav kārdinājumi, un tiem, kas ir brīvībā, nav kārdinājumi. Man ir kārdinājums dzert, man ir kārdinājums spēlēt azartspēles, bet Dieva žēlastība ir spēcīgāka par to. Svētais gars ir stiprāks par ļauno. Tāpēc es bīstos Dievu, teiksim tā. Par īpašībām. Kuru īpašību tu visvairāk vērtē cilvēkā? Godīgumu, patiesumu, atklātību. Kura īpašība tev sevī šķiet visstiprākā? Vaļsirdīgums. Un pēdējais. Ja tu satiktu sevi pirms 30 gadiem, ko tu sev pateiktu? Pirms 30 gadiem? Nemeklēj grāvi, ej uzreiz pie Dieva. Negul grāvī. Vienkārši ej uzreiz, ej risini tur. Tā. Ar mums kopā bija politologs un Dāvida armijas dibinātājs Andis Kudors. Paldies tev par tavu klātbūtni. Paldies par iespēju. Tu vari mūs atbalstīt, ziedojot, un lejā ir apraksts, kā to var izdarīt. Un, protams, pats labākais atbalsts, ko tu vari darīt, ir piesakot mūsu kanālam, jo tas palīdz algoritmiem izvirzīt šo raidījumu uz priekšu. Paldies par uzmanību un paldies par tavu klātbūtni. Tiekamies nākamajos raidījumos.